Nu, čau, draugi! Čau! Labrīt! Es turpinu veseļoties mājās. Atvesļošanās procesi turpinās. Jauno gadu sagaidījām. Raķetēm. Šodien mēs dosimies jau uz Igauniju atpakaļ. Jo rīt 8:30, ja nemaldos, mums ir jābūt slimnīcā. Un tāpēc mēs brauksim jau šodien, un mēs paliksim vienu nakti Igaunijā. Jā, izbrauksim mēs laikam 5 kaut kur. Ņemšu visu savu zāļu artilēriju līdzi, drēbes. Ja nu gadījumā tomēr būs nepieciešams palikt slimnīcā, kaut arī man negribās, jo... Nav tik labi kā mājās, nekur tevi negaidām tā. Šobrīd satraukums varbūt nav tik liels, kur es domāju, kad jau būšu jau tuvāk šim te pārbaudēm, tad varētu būt, ka varētu bišķiņ ātrāk sirds paklapēties. Ja man negribās palikt, es tiešām ceru, ka man nebūs jāpaliek tur, ka es varēšu atgriezties mājās un viss būs ok. Un tad jau jāsāk gatavoties, jāsāk lēnām noskaņoties braucienam. 4 stundas tur un noteikti arī atpakaļ. Kopā ar mani. Yeah. Nu lūk, gatavojamies drīz jau izbraukt, un lūk arī mans medikamentu maisiņš. Vai nav jauki? Laikam visu esmu paņēmis. Tā, visu paņēmu to gluži tā, kā dotos atpakaļ uz slimnīcu. Dotos atpakaļ, ka es nezinu, neesmu 100% pārliecināts, vai man būs jādodās, tā kā jāpaliek slimnīcā un jāgur tur vai nebūs. Un tāpēc šķiet esmu paņēmis visu. Ja tagad iedomājos, kāpēc es gāju gulēt, stundu pirms, līdz 4, no 3 līdz 4 es gulēju. Es iedomājos, kāpēc es to darīju? Tāpēc, ka ārā būs tumšs. Un tad varētu normāli pagulēt visu ceļu, jo 4 stundas jābrauc. Bet tagad man vairs miegs nenāks. Ģērbjamies, lecam mašīnā un braucam uz Igauniju. Šķiet, ka ziema nāk. Tērpieties, draugi, meklējiet mēteļus. Tētim parādīt gaismu. Neka. Viss ir čorta. Mēs burtiski braucam iekšā ziemā. Kas? Mēs burtiski braucam iekšā ziemā. Riktīgi. Ir arvien vairāk un vairāk sniega. Sveiciens visiem Valmieras apkaimē dzīvojošiem. Šeit pie jums nav ziemas. Mēs izbraucām cauri ziemai. Vēl mums gadījās piedzīvot tādus elpu aizraujošus braucienus netālu no Ķekavas. Bija viens autovadītājs, tā kā mašīna pa priekšu brauc. Un viens ļoti bīstams gadījums bija, nezinu, mēs sazvanījām policiju un ziņojām par šo vadītāju. Nezinu, vai man būs izdevies uzfilmēt kaut ko vai nē, tad jau redzēs, bet jā, nākamreiz, kad jūs redzat mašīnu, kas šķūrē sniegu, tātad, zinat, ja, tas ir ceļa tīris, tātad šis ir jaunais latviskojums. Mēs te bišķiņ tādā pitstapiņā vecāki ieskrēja. Es vienkārši pakustos pastiepi kājiņas. Tā kā ceļā vēl kas te palicis līdz startu. Vairs nekā daudz nav, tā kā braucam. Tad tā, esam galā, esam Estonijā. Šeit bišķiņ birst no gaisa, birst mazliet. Šeit ir krietni augstāks, Valmierā bija -2, šeit ir -3. Un, brauciens veiksmīgs, viss notiek. Lūk, mēs izdomājām arī aizbraukt uz Tartu centru, un šeit uz Tartu vecpilsētu, jā. Un re, kur rādsnams aiz manis,
un eglīte, un kur uz otru pusi arī ir. Un, nu, forši īstenībā, forši. Lūk, egļu mežiņš arī. Tas ir kaut kas interesants un forši. Šeit pat smaržo pēc meža. Vairāk pēc eglām. Tas viss ir eglītes. Tas ir eglītes salikts. Baigi forši. Baigi forši. Malīši. Viņiem labi sanāk. Nu, lūk, tur aiz manis aiz muguras ir, es to saukšu par Tartu Temzu. Londonā ir Temza, kas, tek cauri pilsētēm, tad gluži tas pats arī šeit. Tartu Temza, rekur tepat aiz manis. Baigi forši. Kāds man var pateikt par kaut ko par šo te šķībo māju? Jūs paskatieties, viņa ir reāli šķība. Viņa ir, patiešām šķība. Es skatos, un viņa ir šķība. Šķība māja. Tartu ir interesanti pilsēta. Šķības mājas, Temza, mešs, egļu mešs, vecā centra vidū, vecpilsētas vidū mešs. Baigi interesanti īstenībā, bet forši. Forši ir arī tas, ka sniegs mazliet. Vismaz kāds ziemas prieciņš. Jā. Foršs prieciņš šim vakaram. Un ar to laikam arī beigsim šo dienu. Un gaidīsim, ko nesīs mums rītdien. Labrīt. Čau. Igaunijā Tartu ir ziema. Sniedziņš visapkārt. Baigi forši. Es teikko. Mostamies un dodamies uz slimnīcu, skatīsimies, kā nu būs. Viss būs labi. Foršs sniedziņš ārā un mīnusiņš neliels jūtās. Tā kā laižam. Diena sākas. Es turpinu veseļoties. Ir baigi augsts. Īstenībā. -5. -5 un ir sauss. Šeit ir ziema. Oficiāli. Šeit es pasludinu šo vietu par ziemu. Šodien brokastis nebija, lai precīzāki rezultāti. Jo vienmēr, kad jūs dodaties nodot asins analīzes, ir rekomendēju neēst neko, lai analīzes būtu precīzas un labas. Labi, man salst rokas. Čau. Kā tu jūties, kad rokas ir pēstas? Vai, saulēkams vien. Yes. Es dodos mājās. Viss ir gandrīz kārtībā. Tādas izmaiņas medikamentos. Un izrādās, ka ir nāc neliels asinsvadu sašaurinājums, ko es ticu, ka viss būs labi, un ar lūkšanu un ar medikamentu palīdzību mēs tiksim galā ar visiem sašaurinājumiem, vai ne? Dzersim zāles. Autis ir bišķiņ izlaidies, ūdens jādzer vairāk būs. Un, lūk, mēs atgriežamies mājās. Tas ir forši. Tik tiešām, tas ir tik forši. Lūk, no Igaunijas ziemas esam latviešu pavasarī atpakaļ. Šeit ir +2 mazliet sniedziņš, kas priecē. Un esam Latvijā, jā. Tā kā šīs reizes lielais ceļojums uz konsultāciju un pārbaudu beidzas. Paldies, ka esat kopā ar mums, par jūsu atbalstu, novērtējumu. Pasakamies, liels un paldies katram ikvienam, kas seko līdzi un kas atbalsta, kas palīdz. Un tas tiešām ļoti daudz un paldies jums visiem. Un nākamā reize, kad man jābrauc, būs pēc 2 nedēļām un tad jau ņemšu arī tad līdzi jūs. Un tad jau redzēsim, kā būs.
Bet tagad, tā, līdz nākamajai reizei. Nu jā, laikam kļūdījāmies. Latvijā ir ziema. Pilnīgākā ziema. Nu, pilnīgs čau. Nu, kur tie ceļu tīris ir? Te vajag taču tīri. Tīrīt vajag. Te baigā ziema. Kur mēs esam šobrīd? Vangaži? Ja? Nu, katrā ziņā kaut kur mēs esam un te ir ziema. Tas ir Latvijā. Nē, nu prieks jau, bet, nu.